Nedaudz pievērsīsimies arī pareizai bērnu apģērbšanai, kā arī noģērbšanai. Ļoti svarīgi bērnu apģērbt caur ripināšanu, caur ievelšanu uz sāniņa, caur apģērba saritināšanu un viņam uzvelkot kreklu, nevis izvelkot bērnu caur kreklu. Ja? Tad jūs redzat, mēs savelkam, tad mēs sagriežam bērniņu, veicinot viņu pozīciju uz sāniņa, sakārtojam tā, lai mums pēc tam nav grūti otrā pusē. Lūdzu, apgriezies vienreiz uz to pusi, saritinām piedurknīti, saritinām un ejam pretī rociņai, paņemot visus smuku pirkstiņus kopā un uzvelkām krekliņu, nevis izvelkam roku caur krekliņu. Un tādā veidā mums jau krekliņš ir uzvilkts. Aizpogājam skaisti ciet. Tad svarīgs moments ir autiņu uzlikšana. Tad ļoti būtiski, kā mēs paņemam bērniņu. Mēs paņemam vai nu dupsīti, vai izvelkam cauri un paliekam autiņu, bet nedrīkstam bērnam autiņu likt šādā veidā. Veicinot nepareizi bērna stāvokli uz muguriņas, tad mēs šādi nedaram. Uzliekam viņu, nostiprinam vienādos attālumos no abām pusēm, lai varētu aizlikt pirkstiņus šeit un pirkstiņus šeit. Tādā pat veidā mēs uzvelkam arī šo te. Tad ejam uz rociņu, atkal ejam pretī rociņai, uzvelkam rociņu, sakārtojam visu šeit aizmugurītē, ieliekam kājiņu. Darēt, ka šo mēs jau aiztaisam laicīgi, jo bieži vien jau bērns jau kāja ir izvilcis ārā. Kārtojam šādi, atkal maigi apgriežam tevi rīņķēniņu un šādā te veidā atkal saritinam. Ejam priekšā, lai rociņai, pretī rociņai, ejam pretī rociņai un ieliekam kājiņu. Ieliekam kājiņu un esam bērniņu apģērbuši. Ļoti svarīgi ir ne tikai bērniņu apģērbt, bet bērniņu arī noģērbt. Tieši tādā pašā veidā mēs cenšamies bērnu ripināt. Izņemam kājiņu, ejam pretī rociņai šādā te veidā, lai novilktu rociņas šādā uz vidu rociņām. Tad ripinam atkal atpakaļ. Un bērnam ļoti patīk šī te valstīšana, viņam patīk, viņam arī šī te noģērbšana. Šādā veidā mēs noģērbjam, un mūsu bērniņš rociņas ir kopā, nav šī te atmestā poze. Ja? Un šādā te veidā bērns tiek arī skaisti noģērbts. Ejam uz rociņu. Skaisti sakārtojam un saripinam. Nu, ļoti skaistaņi. Paldies!